Skaidra, taika
Dieva Tava un Dēla un Svētā gara vārdā. Dievs kungs, lai ir ar jums. Uzklausi, kungs, manu balsu, kad es saucu uz tevi. Apsažāloji par mani un uzklausi mani. Tu esi mans globējs, tāpēc neatmet mani un neatstoj mani, manas pestīšanas Dievs. Dargi broļi un māsas Kristū, šimā svādīni, šo svāto misiju veltējam nodomā, lūdzoties par Lolitu, jos ģimenes piederēgiem, lūdzotiem visiem Dievas svētību, veselību, nepieciešamo žēlastības. Misijas sākumā lūgsim, lai kungs Dievs svētī šo jūdeņi, kas mums atgodinos, ka mēs esam Dieva bērni, esam atzimuši no kristības un jūdeņas un Svētā gara. Visvarenais, mūžīgais Dievs, tu esi līdzis, lai jūdeņas uzturētu dzīvību, kalpotu tērībā un būtu līdzeklis arī dvieseļu svētdarīšanai un pestīšanai. Mēs tevi lūdzam svētī šo jūdeņi, mūsu garīgajam stiprinājumam, atjaunoj mūsu savu žēlastību un pasargāj no ļaunā mūsu dvieseļu mīsu, lai mēs varētu ar tīram sirdim nākt tevis un nopelnīt mūžīgu dzīvi tavā valstībā, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Mēs lūdzam, kungs. Mazgāj mūsus tīrus no grēku traipiem un uzturi mūsus visat savā žēlastībā. Lai ir slavēts Dievs mūsu Kunga Jēzus Kristus tavs, kas savā lielajā žēlsirdībā ir līdzis mums acīm dzīvai cerībai, kā iegūsim navēstušu mantojumu, kas mums ir uzglabāts debesīs un tiks atklāts pēdējā dienā. Mēs lūdzam, kungs, mazgāj mūsus tīrus no grēku traipiem un uzturi mūsus visat savā žēlastībā. Visvarenais Dievs, lai šķīstē mūs no grēkiem un ar šo euharistisko upuri, lai dara mūs cienīgus kļūt par dalībniekiem Dabas valstības gūdībā. Amen. Gūds Dievam augstumos. Un mirs virs zemes, labās gribas cilvēkiem, mēs tevi slavējam, teicam un pielūdzam, mēs tev pasateicam un tevi cildinājam, jo liela ir tava
Dievs, ticēju stiprums un cerībā, uzklausi žēlīgi mūsu lūgšanas, un tikai bez tevis neko nespējam, palīdzi mums ar savu žēlistību, lai mēs pildītu tavus baušļus, būtu tev pateikami savos domos un darbos. Mēs tevi lūdzam mūsu Kungam, Jēzus Kristus, tava dārda vārdā, kas ar tevi svēto gara vienībā dzīvo un valdā Dievs visos mūžu mūžos. Amen. Lasījums no pravīša Ezehiela grāmatas. Tu saka Kungs Dievs, es paimšu no augsto cīdra galotņas zariņu un īdiestiešu. No to mēs augstāko zaru golem nolaušu maigu dzinumu un īstodiešu augstā un varenā kolnā. Es to īstodiešu Izraēļa augstajā kolnā, un tis sakuplos zorūs un nes sauguļus, un kļūs par lielu cīdru, un zem to mojos visi putni un visas spornotos būtnes to zoru ānā vējs ligzdas. Un visi zemes kūki tad zinos, ka es esmu Kungs, un ka es pazemoju augsto kūku, bet paaugstinoju zemo, un ka es liku nūkaļist zaļajam kūkam, bet sazaļot sausajam. Es, Kungs, tu biju sacījis, un es tu izdarīju. Tas ir Dieva vārds. Labi ir pasatikt Kungam, labi ir pasatikt Kungam, labi ir pasatikt Kungam, un dzīvot tavam vārdam visu augstais, tavu žēlsirdību viestīt agri no reita, un naktī tavu uzticību. Labi ir pasatikt Kungam, te aizsniegais īdīs kai palmā, un augs kai Libāna cīdris, īdīs teiti Kunga nomā, izīdīs mūsu Dieva pagalmos. Labi ir pasatikt Kungam, pat vecumā izdūs augļus, un būs sulīgi un zaļojuši, lai viestītu, ka Kungs mums patvārums ir taisnīgs, un Imanāna taisnīgās. Labi ir pasatikt Kungam. Lasījums no Svēto apostula Pāvila 2. vēstules korintīšiem. Broļi, mēs visot turim drošu protu. Mēs zinām, ka mojodami mīsā, mēs esam ceļinīki toli projām no Kunga mojām, jo mēs dzīvojam pēc ticības, nevis pēc to, ko redzam. Mēs ar drošu protu vēlējamies labāk atstot mīsas mojokli un būt Kunga tuvumā. Todēļ arī mēs cenšamies būt jām pateikami, gan uzaturot tuvumā, gan esot toļi no jo mums visiem būs jāzastoj Kristus tīsneša krāsla prīškā, lai katrs saimtu pēc to, ko viņš mīsā būdams darījis, labu vai ļaunu. Tas ir Dieva vārds. Alleluja, alleluja, alleluja.
kungs, lai ir ar jums. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlijā, ko uzrakstījis Svētais Marks. Tajā laikā Jēzus sacīja ļaudim: ar Dieva valstību notiek tā, it kā cilvēks būtu izējis zemes saklu. Vai viņš guļ vai ceļās, naktī vai dīnā, sākla izdīkst un izauga jam nezinot. Zeme paša no sevis nes augļus, vispirms zelmeņi, tad vorpu, pēc tam brīdūšus grīdus vorpā. Kad augļi ir izsanokuši, jūs tūlīt laiž darbā sierpi, jo ir pienācis pļoves laiks. Viņš arī vēl sacīja: kam lai pielīdzinājam Dieva valstību, vai arī kādu līdzību, lai to attālojam? Te ir kā sinēpa grīds, kas zemē izsauc, ir mazāks par visam citam sāklom zemes virsā, bet, kad tas ir izsauc, tas auga un kļūst lielāks par visiem dārza augļiem, un tam izauga tik kupli zori, ka to ānā var apsamiest dabasu putni. Un īstim sludināja vārdu ar daudzam taidam līdzībām, cik tī spēja klausēties, un bez līdzībām īstim neko nastostīja, bet saviem mocekļiem viņš visu izskaidroja atsevišķi. Tī svētos rakstu vārdi. Tad, kad Jēzus mocēja ļaudis, visbiežāk, kā mēs zinām, Jēzus izmantoja tālus, līdzības, salīdzinājumus, kas bija ļoti tādi vienkārši un saprotami visiem. Un šodien arī šis tāds salīdzinājums par Dieva lītām, faktiski par garīgu dzīvi, par šo Dieva valstību, par šām attiecībām ar Dievu. Jēzum bija tāda sākla neliela, kura izsauta zemē un kura izauga un nes pēc tam augļus. Tas arī sinēpa grīds, tais graudiņš pavisam moziņš, viņš arī kļūst par tādu lielu kūku, kas arī citiem kalpoja, ka pat dabasu putni var apsamiest, Jēzus saka. Redzīt, šeit mēs uzreiz varam noprast to, kā ir tādas lietas, ko var darīt pats cilvēks izdarīt. Tātad cilvēka kompetence vai cilvēka spēkā, pa spēkam tā varētu sacīt. Bet ir tādas lietas, kas tikai Dievam rezervētas, ko Dievs veidoja un ieliek kaut kādus principus. Redzīt, Jēzus saka, ka šo sāklu cilvēks var iemest zemē. Bet, kad viņi aug, izaug, laiž sākņus, posavēršās par lielu tādu augu, tas nav atkarīgs no cilvēka. Jo tu ir ielīcis Dievs, šo tādu principu ir ielīcis timā sāklā Dievs. Mēs savā dzīvē arī, faktiski mums jāsaprot tas, ka ir tādas lietas, ko mēs varam darīt, kas mums arī par spēkam, bet ir tādas lietas, kas tikai Dievam paredzētas. To mēs nevaram izdarīt. Mēs varam vienkārši pasaļauties, ka Dievs to izdarīs un Dievs to paveiks. Bet mēs darām tikai to, ko mēs varam izdarīt un kas mums jādara. Un tas ir arī tos mūzes lietas. Ja bieži vien mēs gribam lielas lietas, gribam arī pilnīgi, kā es saku, visu izdarīt, visu paveikt, jo īpaši arī garīgai dzīvē panākt kaut kādus lielus izcilus panākumus, virsotnes, bet svarīgi darīt to moziņu, to pašu nepieciešamu.
gan arī lūgtīs, gan arī lasēt svētos rakstus. Nekot mēs visus svētos rakstus tā uzreiz nesaprasim un neizlasīsim ar tādu, zināmu skaidrību, jā, kaut arī svētos rakstus var otri izlasīt par 2 nedēļām, piemēram, bet tomēr svētos rakstus mēs lasām, pārdomājam, mēs smēļam gudrību no to, jā, tad pamazam pa druskai mēs mocamies un iegūstam šo pieredzi, kā lasīt, kā lūgtīs ar svētiem rakstiem. Tāpat arī ar lūgšanu, ja mums gribīs, vismaz tā ziņa, ka noskaidrīt lūgšanu tā, lai būtu efekts, jā, lai Dievs izpildītu visus lūgumus un tā, bet tas arī tā nebūs. Ja mēs mocamies, mēs kaut lūdzamies, tas arī darbs teic, mēs sevi audzinājam gorīgi, disciplinējam, reizam sanāk tai lūgšana, reizam nesanāk, bet mēs esam uzticīgi, piemēram, lūgšana kārtībai un tai toļu, tas arī tas mazumiņš. Bet Dievs tu pašu galvenu veidoja to procesu, un tu svarīgi apsazināt pašiem. Un šeit arī zināma pazemība, ka mēs saprotam, ka jā, mēs izdarījām, bet tur jau lai Dievs darbojās. Un mēs to saprotam, vēlamies, lai Dievs toļoka vai, piemēram, boda, vai palīdz cilvēkam, vai apgaismoja, un tai toļoka. Noteikti katrs no mums, lasot, pārdomājot šo te līdzību, arī saprast par sevi kaut ko, arī sev kaut ko, kas ir tas mazumiņš manā dzīvē, ko es daru, varbūt man jādara vēl, varbūt es vēl neesmu darījis to. Jā, tas atsatiec ne tikai varbūt arī uz garīgu dzīvi, bet arī uz kādu laicīgu, uz attīcībām ar citiem cilvēkiem. Mēs zinām, ka, piemēram, arī, ka tas dzīvnieciņš skudra, jā, es arī pamazam vauktu salmiņu, vauk, un tad būvēja moju, sev lielu tādu, pēc tam veidojas tāda, ļoti pārdomota moja, skudrūties, jā, mojiņa, kas tiešām tur viss ir organizēts iekšā, viss tā labi saplanots, jiem tur tā toļau, bet jā, arī pat uzceņie vauk uz to savu mītni, kādas lītiņas, jā, un veidoja. Un tad beigās ir rezultāts ļoti labs un apbrīnojams. Tas arī garīgai dzīve. Un vajadzīga pacītība, pazemība un, zināma, tāda, varētu teikt, pastāvība, ka es visu laiku to daru, pa maziņam, pa druskai. Tāpat arī es, piemēram, kā prīsteris, arī šeit kalpoju jau kā prāvest, ne tikai Raipolis draudzē, bet arī Zilupes pusē, drusku vairāk. Un tad, kad es arī tajā skatos atpakaļ, kā bija sākumā, salīdzināju, kas ir izdarīts, un tad arī reizē mani tā, poriem tāds izbrēns par to, kā daudz ir darīts, un redzu, ka tas arī nebija tā visu uzreiz, ka, piemēram, mēs to pasīmi arī ļoti daudz, ko esam darījuši, es saku, ar to baznīcu sakārtošanu un tai toļu, un tad viss sasalikās kopā, un tad tu redzi, kā, jā, tad arī pamazam, pa druskai kaut ko organizēja, ir cilvēki, kas arī zīdoja, kas palīdz. Es domāju, ka tas arī, jebkurā draudzē, jā, tas viss kaut kas noteikti tā, gorīgi un saimnieciski. Dievs vada, Dievs arī silta cilvēkus, silta laiku, silta īspējas, īstevības, lai kaut ko varētu pabeigt. Jā, tas arī padrūskai, arī, kad te sākla, kas tiek imasta zemē, un mēs arī paši nezinām, bet jie auga un arī dūt augļus. Lūk, tāda ir Dieva logika. Par to Jēzus arī namītīgi savā evaņģēlijā, tad, kad mocēja savus apostolus, mocekļus arī mūs, joprojām turpināja mocēt caur šo savu vārdu dievišku. Tu Jēzus grib parādīt, ka Dieva logika tomēr ir cita. Ja daudz austoka, daudz, tāda gudroka par cilvēcisku logiku. Āmen.
Tagad apliecināsim Dievam savu ticību. Es ticu uz vienu Dievu, visu varīgu Tavu, dabasu un zemes, visu redzamu un neredzamu lietu radītāju. Es ticu uz vienu Kungu Jēzu Kristu, vienpiedzimušo Dieva dēlu, pirms visiem mūžiem, no Tava dzemdinātu, Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzemdinātu un radītu, būtībā līdzīgu Tavam un caur kuru viss ir radīts, un kurš mūsu dēļ un mūsu pestīšanas labā ir nolādījis no debesīm, iemīsojis ar svētu garu no jaunavas Marijas un kļuvis cilvēks. Kristā piekalts par mums Poncija Pilāta laikā, cītīs un apkalpots, trešajā dienā augšām cienīs, kai pravītots rakstos, uzkopis debesīs, sāk pie Tava labos rokas, un atkal gudībā atnokstīsot dzīvos un mirušos, un jo valdīšanai nebūs gala. Es ticu svātu garu, Kungu un atdzīvinātoju, kas no Tava un Dēla izīt, kas ar Tavu un Dēlu tiek līdzīgi pielūgts un slavēts, kas ir runājis caur praviešiem. Es ticu uz vienu svātu, katolisku un apostolisku baznīcu. Es atzīstu vienu kristību grēku piedošanai, gaidu mirušu saukšanu ciekšanos un dzīvi nākamajā mūžībā. Āmen. Kunga augšām celšanas dīnā, pulcējušies jo nomā, vienosimies kopīgā lūgšanā, uzticot Dievam savas un visu cilvēku vajadzības. Vispirms lūgsim par baznīcu, lai svētais Gors tūs dvieseli uztur prīku un cerību baznīcas bērnos. Mēs Tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs. 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 Lūgsim par tiem, kas vēl nav saklausījuši Kristus aicinājumu, lai Kungs atklāj viņiem savu gribu. Mēs Tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Lūgsim par mums visus, lai mēs nemitējam celtu savā ticībā un cenšamies arī citiem pārvaldīt
Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Lūksim par Ukrainu un par ikvienu vietu pasaulē, kurā notiek karš. Dievs, apsargājiet par cilvēkiem, kuri cieš šajos jaunumā uzbrukumos, un drobojiet Ukrainai un citām apdraudētajām valstīm taisnīguma uzvaru un mīlu. Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Svētajā misē šodien lūdzamies par Lolitu un jos ģimeni, lai Kungs Dievs viņiem visiem dāvāj svētību un apīcīs mūsu ielestības. Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Kungs Dievs ar pazemību mēs lūdzam, lai mūsu dzīve un darbi vienmēr saskan ar Tavu svāto gribu, un lai Tava svētība pavada mūsu gaitas, un jau zemes mūs tīvinoja Tavai mūžībai, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Nelieli paziņojumi. Kā es jau biju teicis iepriekšējos vārdīni, tad arī šodien teikšu, kā tīpojās jau šimā jaunajā nedēļā mūsu draudzes galvenie svātki, Joņa Kristētoja atlaides, un divkopojumi būs tā, ka sāsdien 22. 6. vakarā svāto mise, kur arī apsolēja vadīt kaimiņu prīsters Antons no Ciblas. Tad svātdien, kā parasti 2 svāto mise, un pirmdien, pašā Joņa Kristētoja dzimšanas dīnā, 12. svāto mise, kuru vadījis jaunais prīsters mūsu diecēze Joņs Lems, un viņš arī dos svētību, arī vadījis procesiju, un tad arī būs tas galvenais celebrants Joņa Kristētoja atlaidās. Tad arī šodien aicinājums draudzes locekļiem neskīt uzreiz pēc mīsas uz mojām, bet paliktu, arī apsarunot par Joņa Kristētoja svinībām, arī dažas praktiskas lietas, draudzes vecāku parunot pēc mīsas šodien. Un arī gribēju teikt to, ka arī šogad ieplānosim, ka pēc svātku mīsas pirmdien 24. tad mēs visi kopā pavadīsim laikus tādā sadraudzībā, draudzes mojā. Tad arī visi, kas būs divkalpojumi, tad visi būs aicinoti tur būt kopā, izjūšu mūsu tādu pīdarību un draudzī, arī priecoties par svātkiem, protams, dalīties mīlestībā, kā mēs saukam viens ar otru, arī šo cīnestu un, protams, arī komunicēt vienkārši arī ar mums prīsteriem un savā starpā. Tāds arī paredzēts no 24. jūnija, gan noslēgumā arī tāds brēļas. Tagad turpinājam svāto misiju, un pēc svātos misijas dzīdosim litāniju Jēzus sirds gūdam, un tad svētību par visvātoku sakramentu saņemsim. Svētos dāvanas, upurējamies zemes augļus, pieejam upuri, šo Kungs svētītu, Kungs jūtu sacījumus, iemīt visu Yeah.
Lūdzu, Tēvs, broli un mūsu, lai Dievs visvarīgais Tēvs pieņem šo munu un jūsu upuri. Dievs pieņem šo upuri un tavā rūkā, lai būtu mums slāvs savā tornā, par labu mums un visējos svētējās. Dievs ar savam dāvanam tu uzturi cilvēku dzīvi, stiprinājot mūsu mīsu ar maizi un visvētajos sakramentās pacinājot mūsu goru, līdz lai nekad mums netrūktu tava atbalsta, gan mīsas, gan dvieseles vajadzībos, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Dievs kungs, lai ar jums. Kungs ir par tevi. Uz augšu sirdīs. Mūsu sirdīs ir pie kunga. Pasadīsim kungam mūsu dievam. Tas ir labi un taisnīgi. Patīši tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi, kā tev dabasu tavs visvarenais, mūžīgais Dievs mēs pasateicam, vienmēr un visur, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Jo jūs apžēlodamies par grēcīgu cilvēci, piedzima no jaunavas Marijas, un ar cīšanom pie Krista atbrīvoja mūs no mūžīgos nodevs, un piecēlīs no miruņiem mums dāvāja mūžīgu dzīvi. Un tāpēc vienotībā ar eņģeļiem un visiem svētajiem mēs tevi slavējam, teikdami tagad un vienmēr. Svēts ir kungs, debes pulku Dievs. Svēts ir kungs, debes pulku Dievs. Debes un zeme ir godības pilna, godības pilna. Debes un zeme ir godības pilna, godības pilna. Hosanna augstumos, Hosanna augstumos, Hosanna augstumos, Hosanna augstumos. Svētīgs, kas nāk kunga vārdā, Hosanna augstumos. Svētīgs, kas nāk kunga vārdā, Hosanna augstumos. Hosanna augstumos, Hosanna augstumos, Hosanna augstumos, Hosanna augstumos. Kungs, tu esi patīši svēts, visa svētuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svētas un dāvanas ar sava gara spēku, lai tos mums tu par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad jūs labprātīgi atcerēja cīšanom Jēzujama maizi, pasateica lausa un deva saviem locekļiem sacīdams: Ņemiet un ēdiet no tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdota. Tāpat pēc vakariņām Jēzujam arī bikerim, pasateica vēlreiz un deva saviem locekļiem sacīdams:
Iemīt un dzerīt no to visa, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Darīt to manai pīmiņai. Lūk, ticības novus labums. Mēs mīlestīsim par tavu nāvi, kungs, un liecināsim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai atnākšanai. Tāpēc pieminādami tava vienpiedzimušo dēla, novi un augšām celšanos, mēs upurējam tev, kungs, un dzīvības mājas pestīšanas bikeri, un pasateicam, ka mums esi ļauti stāvēt tavā priekšā un tev kalpot. Mēs pazemīgi lūdzam, lai svētais gars vienoj mūs visus, kas pieņemsim Kristus mīsu un asni. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī, un līdz tai pieaugt mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Francisku, ar mūsu vīskupu Joni un ar visiem garīdzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmiguši ar cerību uz augšām celšanos, kā arī visus, kas ir miruši tavā žēlsirdībā, un ļauj viņiem redzēt tavu vaigu. Apsažēloji par mums visi, mēs tevi lūdzām, lai kopā ar svātu Dievu moti, Jaunavu Mariju, ar svātu Jēzupu jūs leigavaini, svātiem apostoļiem un visiem svātiem, kas tev bijuši pateikami no mūžiem, arī mēs kļūtu mūžēgo dzīvi cīnīgi un varētu tevi teikt un slavēt caur tavu dēlu, Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jūmjumā, tev divam bezsvarīgam tauvam, svāto gora vienībā, ir vismūts un slāpā, visos mūžu mūžos. Amen. Paklausot pestētoja vārdiem un jo divišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību sākam. Tas mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu ikdienišķo maizi dod mums šodien, un atklāj mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neiemet mūsu skārdinošanā, bet atpestī mūsus no ļaunā. Atpestī mūs, kungs, no visa ļaunā, dod lūdzam mīru mūsu dīnos, lai ar tavu žēlistību mēs būtu pasargāti no katras nelaimēs un graukrā, drošā cerībā gaidot, atnāk mūsu pestītoju, kungu Jēzu Kristu. Jo tev pieder valstība, tev gods un vara mūžīgi. Kungs Jēzu Kristu, kas esi sacījis saviem apostoļiem, es jums atstāju mīru, es jums dodu savu mīru. Raugīs nav visus mūsu draugiem, bet uz savas baznīcas ticību,
un stiprināja visā kristēju saime, savu mīru un vienību. Mēs tevi lūdzām, kad dzīvo un baudi mūžu mūžos. Amen. Lai Dieva mīras ir ar jums vienmēr. Dieva mīrs, lai ir ar tevi. Sniedziet viens otram mīrā un izliekuma sevi. Lūk, Dieva jaunas, kas nocēla pasaules graukus, svētīgi ir tie, kurus Dievs aicināja pie sava goda. Tās man dzīves, tu nātu pie manis, bez sauki tikai vārdu, mana viesari kļūs vasarā. Kristus piesaka, saka, šeit dzīve. Skaistais kungs Jēzu, gribu tevi redzēt, manu zemes ilgotās. Tev gribu kalpot, tevi viņ mīlot, tu esi patīs Dievs. Tev gribu kalpot, tevi viņ mīlot, tu esi patīs Dievs. Skaisti ir lauka, skaistok meža jauka, sēdot dvasmā lidojot. Jēzus ir skaistoks, Jēzus ir jaukoks, viņš mūs, ko mēs remdējam.
Vīnu es lūdzu no kunga, tik tu esi vēlējus, ka varētu dzīvot kunga nomā visas savā mūža dīnos. Lūksimies, kungs mūsu Dievs, līdz lai svāto komuniju, apvienojot ticīgus tevi, uzturētu vienību arī visā tavā baznīcā. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Litāniem svētos Jēzus sirds gūda. Kyrie eleison. Christe eleison, Kyrie eleison. Kristu klausi mūs. Kristus klausi mūs. Dievs tavs no dabasīm. Apsažaloj par mums. Dievs tavs pasauļa pestītājs. Apsažaloj par mums. Dievs svētais gars. Apsažaloj par mums. Svēto trejādībā viens Dievs. Apsažaloj par mums. Jēzus sirds mūžīgo tava dāvā. Apsažaloj par mums. Jēzus sirds mūtis jaunavas mīsā svēto gora veidotā. Apsažaloj par mums. Jēzus sirds bezgalīgo majestāte. Apsažaloj par mums. Jēzus sirds divā svētos vietnīcā. Apsažaloj par mums. Jēzus sirds visu augstāko mītēklis. Apsažaloj par mums. Jēzus sirds divanums un dabasu vārtī. Apsažaloj par mums. Jēzus sirds korstais mīlestības gunkuras. Apsažaloj par mums. Jēzus sirds taisnības un mīlestības grotube. Apsažaloj par mums. Jēzus sirds labuma un mīlestības pilnā. Apsažaloj par mums. Jēzus sirds visu tīkumu un cerme. Apsažaloj par mums. Jēzus sirds ikvienas slavas visu cīnēgā. Apsažaloj par mums. Jēzus sirds kiemiņš un visu sirdžu vīnotojs. Apsažaloj par mums. Jēzus sirds, kurā ir visgudrības un zinējumu mots. Apsažaloj
žēlsirdības pilnos. apsažāloj par mums. Jēzus izkura tavam ir ļoti labpatīcis. Apsažāloj par mums. Jēzus no kuras pilnumā mēs visi esam sajamuši. Apsažāloj par mums. Jēzus mūžēgu pasaulē ilgu mierkis. Apsažāloj par mums. Jēzus pacītēgu un ļoti žēlsirdīga. Apsažāloj par mums. Jēzus Bogot visiem, kas tevi piesauc. Apsažāloj par mums. Jēzus dzīvības un svētumā olots. Apsažāloj par mums. Jēzus pārdaugums par mūsu grēkiem. Apsažāloj par mums. Jēzus nevošanom seitinotā. Apsažāloj par mums. Jēzus sautrīta par mūsu grēkiem. Apsažāloj par mums. Jēzus paklausīga līdz pašai nāvei. Apsažāloj par mums. Jēzus aškāpu par durtā. Apsažāloj par mums. Jēzus cik vienas iepriecinošanas vārds. Apsažāloj par mums. Jēzus mūsu dzīvībā un augšām celšanos. Apsažāloj par mums. Jēzus mūsu miers un izlēšana. Apsažāloj par mums. Jēzus sasniegais upurs par grēkiem. Apsažāloj par mums. Jēzus pestīšana tiem, kas uz tevi cer. Apsažāloj par mums. Jēzus cerība mīlstošiem tevi. Apsažāloj par mums. Jēzus visu svātu laimībā. Apsažāloj par mums. Dieva jūras, kas nu ceļ pasaulē grēkus. Atlaid mums, Kungs un Dievs. Dieva jūras, kas nu ceļ pasaulē grēkus. Uzklausī mūs, Kungs un Dievs. Dieva jūras, kas nu ceļ pasaulē grēkus. Apsažāloj par mums. Jēzu lamprūtīgs un pazemīgu sirdī. Dari mūsu sirdis līdzīgas tavai sirdei. Lūksimies, visu varīgais, mūžīgais Dievs, raugīs uz savu ļoti nomīļoto dāla sirdī un uz to slavi un gondarēšanu, ko Tevs nācija griecinīgu vārdā, un tiem, kas lūdz Tavu žēlsirdību, dāvāj pīdūšanu to pašā Jēzus Kristus, Tava dāla vārdā, kas ar Tevi svāto gara vienībā dzīvo un valdā mūžu mūžos. Amen. Visu svātu sakramentu Būt bīgi pilnām, maizes zemes klotās ušu, Kungu Dievu slavētā, ticībā un paļāvībā, Viņa vārdā svētā
Dievs, tu esi mums dāvājis dabas maizi. Iedos mums tavu žēlastību. Lūksimies. Kungs Jēzu, kas esi mums atstājis visspēto sakramentu par pīmiņu savam cīšanu, dori, lai mēs tavas mīsanāšanas svētu un uzlāpumu, tai godinājam, ka varētu pastāvīgi sajimt tavas pestīšanas augļus, ko lūdzam no Tevis, kad dzīvo un vodi mūžīgi mūžām. Amen. Jesus, Svētā Jēzus sirds, apsažālai pārs, bezvainīgo Marijas sirds, lūdzīs Dievu pārs, visu svētāko Jēzus sirds, apsažālai pārs, bezvainīgo Marijas sirds, lūdzīs Dievu pārs, visu svētāko Jēzus sirds, apsažālai pārs, bezvainīgo Marijas sirds, lūdzīs Dievu pārs. Lai tu cīnēs un godinots visus svētākās sakraments. Kristīna mīsa un ašņīs mūsu Kunga Jēzus Kristus, lai tu cīnīts un godinots visu svētākais sakraments. Kristīna mīsa un ašņīs mūsu Kunga Jēzus Kristus, lai tu cīnīts un godinots visu svētākais sakraments. Kristīna mīsa un ašņīs mūsu Kunga Jēzus Kristus. Sirsnīgs paldies par šo kopīgu svēto misiju, šajā Kunga dienā. Mēs visi kopā varam būt un priecāties par to, ka Dievs ir mūsu starpā, mūsu vidū. Lai jums visiem nāk bogotīga svētība jaunajai nedēļai, un tad gatavojamies Joņa Kristētoja atlaidumu svinēšanai, tad jau sāsdien izsāksies šī svinēšana. Lai slavēts Jēzus Kristus. Kunga
Kungs pasludināja jaunavai Marijai, un Ierijana no svēto gara. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdzies par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Raugies asumuna Kunga kalpildē, lai man notiek pēc tava vārda. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdzies par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Un vārds kļuva mīsa un dzīvoja starp mums. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdzies par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Mūžīgu mieru dod tiem, Kungs, un mūžīgo gaismu gaismi tiem. Mūžīgu mieru dod tiem, Kungs, un mūžīgo gaismu gaismi tiem. Mūžīgu mieru dod tiem, Kungs, un mūžīgo gaismu gaismi tiem. Lai iet uz Dieva mīra. Amen. Pateiksim Dievam par saviem tam žēlestībām. Lūksimies par draudzes prāvestu Vitāliju, lūdzot no Dieva izturību, svēto gara vadību un visas citas nepieciešamos žēlestības. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tūp tavs vārds,